Tagad pastāstīšu par Samsung Galaxy Y. Šim telefoniņam ir 3 colu displejiņš. Displejs ir pietiekoši liels, vienīgais krāsu daudzums šeit ir 256,000, kas nav diži daudz. Šeit ir jau iebūvētais FM radio. Cena viņam ir ļoti draudzīga priekš smartphone telefona. Procesora jauda viņam ir 830 MHz. Salīdzinoši daudz. Telefons, protams, arī atbalsta 3G internetu. Modēmiņš šeit ir 7,2 megabits sekundē. Protams, ir arī Wi-Fi atbalsts, bez tā nekur, pareizāk sakot. Tātad Android Market, aplikācija veikals, Google Maps, lai atrastu savu atrašanās vietu. E-pasta atbalsts varam pievienot gan Gmail e-pastu, kā arī daudzus dažādus e-pastu. Kamera ir 2 megapikseli bez zipspuldzes. Bildes, protams, uzņemt var, video var filmēt, bet kvalitāte nebūs tā labākā. Droši varat telefonā atvērt un rediģēt Word dokumentus, Exceli, aplūkot PowerPointu. Kā jau visiem vietāluņiem, jūs varat arī aplikācijas lejupielādēt no Samsung Apps. Interneta pārlūks ir, kā jau visiem Android telefoniem, salīdzinoši ātrs. Cik viņš ērts būs uz tik maza displeja, tas ir jūsu gaumas jautājums. Tas pats attiecās arī, protams, uz šo te klaviatūru, jo cilvēkiem varbūt ar lielākiem pirkstiem nebūs tik ērti rakstīt uz tādas mazas klaviatūras, bet tāpēc vienmēr varam mēs pagriezt telefonu šādā te landscape